Jāpaskatās, kas notiek Davosā. Skaista vieta, es arī braucu izstādi. Šveicē skaista vieta. Šobrīd Davosā tieši sabraukuši visādi forši jaunieši. Tūlīt paskatīsimies, ko viņi tur īsti dara. Kaut kā ļoti simboliski, ka Davosā tieši iesāk viņi savu rullīti, davosieši, kur sabraukuši visi pasaules valdnieki, valstu vadītāji, un viņiem triljonāri atkal paskaidros, kas šogad tāds ir jauns jādara pasaulē. Un tas ir ļoti zīmīgi, ka Davosā fórums un arī viņu mājaslapā tiek uzsākts ar globālo zemeslodi un pēc tam pietuvinās no zemeslodes tieši uz to Davosu, ka tas ir centrs. Tāpēc ļoti zīmīgi vēl ir, ko man tāda mīļa vieta, Davos visu laiku sekoja, kas ir web fórumā, kur šogad arī sabraukuši tur lielākā daļa valstu vadītāji vai pārstāvi. Un ļoti interesanti šogad ir fakts, ka izveidoja Pasaules ekonomisko fórumu, izveidoja Klaus Švābs jau tur 50 gadus atpakaļ, 56. reizi. Bet tagad, šogad pirmo gadu priekšsēdētājs ir Larijs Finks. Ir jauns priekšsēdētājs, ir noņemts ilgadējais vadītājs. Un šobrīd ir ielikts par priekšsēdētāju Larijs Finks. Un, kā jūs visi zinat vai nezinat, Larijs Finks ir investīciju fonda BlackRock izpildu direktors. Larijs Finks šogad vada pasaules ietekmīgāko cilvēku fórumu. Tieši viņš pārvalda tur 14 triljonus šobrīd. Tas ir un gandrīz viss lielākā daļa firmas, kas ir pasaulē akciju tirgū izliktas. Viss pieder šiem dažiem investīciju fondiem. Un Larijs Finks šogad ir World Economic Forum priekšsēdētājs. Un sēž zālē visi prezidenti, arī tur Makrons un Trumps un 60 valstu prezidenti un arī daudz valstu līderi, vietnieki tā tālāk. Un Larijs Finks stāsta, kas 2026. gadā būtu darāms. Un, protams, galvenais ir CBDC ieviešana un tālāk virzīšana, digitālās centra bankas, digitālās valūtas ieviešana. Tas ir tā aktualitāte, kas ir web fórumā īstais. Taču, lai novērst kaut kā uzmanību no patiesā tā lietas būtības, kas tiek ieviests un kur ir nauda, mīl klusumu, tad priekšplānā, protams, web fórumā ir izvirzīts Donalda Trumpa runa, ASV prezidenta un visi šie politiskie notikumi, kas ir nonesuši širmi ļoti daudziem cilvēkiem, ka viņi nesaprot, ka tiek pārveidota tā kā pasaules drošības arhitektūra. Taču īstais notikums ir šī naudas sistēmas maiņa, ko Davosā apspriež konkrētos soļus, apmāca prezidentus un valstu vadītājus Lagarde, un Larijs Lagarde ir Eiropas centra bankas vadītāja un Pasaules bankas vadītāja apmāca, kā ir 2026. gads līdz 2029. ir ļoti būtisks tieši šīs digitālās valūtas ieviešanai. Tas ir tas, ko
Larijs Finks, World Economic Forum jaunais priekšsēdētājs jau ilgus gadus bija Klaus Švābs un Bills Geits, kas vēl pagājuši gadu pieņēma visus valstu vadītājus un izstāstīja, ko triljonāri uzdod nacionālām valstīm, republikām ieviešanai. Un visi šie Grenlandes, Venecuēlas, Gazas un Ukrainas notikumi ir tikai tajā starpvalstu attiecību līmenī. Taču mana tā paradigma, kurā es dzīvoju un kā es arī visus savus tādus pētījumus vai dalos ar cilvēkiem, ir tas, ka tomēr nauda, kam pieder visi īpašumi, tā kā teica Rothschildi un Rockefeller, ka vienalga kāda tur ir valstu vadītāji ievēlēt uz 4 gadi, viņi nāk un iet, bet tam, kam pieder visi valsts aktīvi un arī šis karš Venecuēlā īstenībā ir par starp tām transnacionālām lielām kompānijām. Ķīnas naftas kompānija, kas tur ir pēc apgrozījuma pirmajās vietās pasaulē, nacionālā Krievijas, Gazprom un Amerikas Exxon, kā viņš tur saucās, Mobile un otrs Chevron. Šīs kompānijas karo savā starpā, jo viņas nevienam nav parādā, viņu kapitalizācija un apgrozījums ir daudz lielāks, un valstis, Amerika parādā 6 triljonus, Latvija tur 21 miljardu. Es skatos uz to visu tādā veidā, un tāpēc man šogad ļoti patīk, ka ir iznācis viss tā kā patiesie vadītāji ir iznākuši ārā, un visu pasaules ietekmīgāko cilvēku ar 1000 privātu lidmašīnām salidoši visu kopā. Atklāja ne jau Trumps vai Puķins vai von Leyen, atklāja Larijs Finks, Lawrence Finks, kas ir BlackRock investīciju fonda vadītājs, kam pieder un kurš apgroza visas šos līdzekļus. Un mūsu cilvēki tikai brīnās. Rinkēvičs kungs un von Leyena un arī Trumps ar Puķinu brīnās un skatās, kas būs jādara. Bet tagad jāpaiet tālāk. Tas ir tāds mans viedoklis, bet tagad jāpaskatās, ko tieši tas Larijs Finks saka. And that does not translate into a broadening of the world's economic economy. And in many ways, it may be narrowing. And to me, just getting back to what Christine was talking about, how quickly can we see the adaptation and the democratization? Un redz, ko sēž blakus Kristīna Lagarde. Arī viņai nav vārds, kaut gan viņa ir Eiropas centrālās bankas vadītāja un it kā naudu pārvalda. Un tur ir arī klausās, kas būs jādara Nabiuļina, kas ir Krievijas centrālās bankas vadītāja. Taču visus faktus mums izklāsta, ar ko būs raksturīgs 2026. gads, izklāsta Larijs Finks. Un tas, ka ir iznākuši un ka ir beigta tā kā dubulta spēle, šī globalizācija tādā apmērā, kā viņi bija tagad 5 gadus, kopš 2020. gada apvērsuma, kad Soros kungs, Baidens, Geits veica šos tādus pārveidojumus. Šis gads, 26. pilnīgi ir to izbeidzis. Un te ir uzpalda tāda ļoti interesanta lieta, ka Latvijā visi šie mūsu politiķi un visi Latvijas sabiedriskā doma, viņi dzīvo tādā vēl 2020. gada paradigmā, ka labais ir Kariņš ar Levitu, labais ir Baidens ar Sorosu un Bills Geits, un Trumps ir sajūtas prātā un visi republikāņu partiju un visi. Nu, tieši šajās pēdējās dienās tas pārvērtās šis fakts, un atkal Latvijas politiķi pierādīja absolūti tādu nekompetenci, ka viņi dzīvo kaut kādā tajā virtuālā realitātē, kurā viņi ir paši izveidojuši un vēl palikuši, ka viņi stipri atpaliek. Jo, piemēram, Saeimas priekšsēdētāji, tā Mieriņas kundze pēkšņi tagad attapās, ka tomēr pasauli ir izmainījusies, un viņu pēkšņi tagad arī grib pārslēgties, ka nē, viņi tomēr atvainojās, ka Trumps nav sajūtas prātā, ka viņi bija sajukuši prātā Latvijā, un ka tagad viņi izvirzīs atkal pirmie Nobeļa miera prēmijai Trumpu.
Un šādas lietas normāls cilvēks, viņš visu to atcerās. Amerikāņiem ļoti labi presdienesti, labi spēcdienesti. Viņi ļoti labi zina, ka Latvija vēl līdz šai mieriņas runai visu laiku dzīvo tajā vecā paradigmā. Visi Latvijas politiķi, izņemot Latviju pirmā vietā un jaunlatvieši, pārējie visi tā runā, ka viņi domā, tūlīt atkal Trumpu noņems, iznāks vecais labais Baidens un Soros, un atkal iedos kārtējo Sorosam ordeni. Redz, ka man arī ir iesšķirts ordenis. Man meita tikko bija kāds mēnešus Vašingtonā, padzīvoja, atveda man arī Trumpu, atveda rekur izveidoto Vašingtonu figūriņu stāv uz galda. Es dzīvoju tikai tai Amerikas paradigmā, klausos viņu ziņas un pastarpināt kaut ko uzzinu, jo pēc manām domām Latvija dzīvo tie politiķi, ja viņiem nav savas domas. Visa Latvija politiskā tā ierēģņu komanda, viņi dzīvo pēc reglamenta, un tas ir, ko izveidoja 2020. gadā šo tādu piramidālo struktūru, ka viss Saeims bija atlaists vaļā brīvdienās, un tad pa to laiku nomainīja viss kadrs, 60 000 no budžetniekiem atlaida, un rezultātā tie tika izveidot ļoti stingra piramīda, ka katrs no augšas, ko pasaka prezidents ar premjeru, tālāk nodod ministriju vadītājiem, Saeimas komisiju, komiteju, un viss tik rāda, vai tā balsot, vai tā. Un ja kāds cilvēks ir pretī, uzreiz viņš tiek atlaists, un izveidots ir arī tur prese, pakļauta tam pašam vienam finansējumam, tieslietu sistēma un izpildu orgāni. Un tas noved Latviju, diemžēl, pie tā, ka visi cilvēkam ir kaut kādas domas. Domāt, tas nozīmē reaģēt uz reāliem spēku samēru izmaiņām. Un ja tagad šobrīd notiek tādas tektoniskas pasaulē, pilnīgi iznāk no tādas pagrīdes cilvēki, ka, teiksim, valstis atkal ir globālisms paziņots, ka ir beidzies, tādā nozīmē, ka atkal sākās dzelžēna tāda vilku konkurence starp valstīm, un tikai tās valsts, kam ir reālie spēki. Un tāpēc pirmkārt uzreiz VEF fórumā parādās, ka atklāja fórumu un pieņem pie sevis mājās Davosā Pasaules centra bankas vadītāji, īpašnieki, privāti īpašnieki, viss šīs Rothschild, Rockefelleru dzimtas, kam pieder federālās rezervas, un viņu izpildu orgāns ir BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, visi tie triljonāri daži fondi, kas ir tā kā Latvijā Rīgas domē. Rīgas domē ir mērs, un izpildu direktors ir atkal, kurš iznes šos darbos reāli pārvalda. Un Larijs Finks, Florence pilnā vārdā, viņš atklāja šo VEF fórumu, viņš ir kā mājas saimnieks, atlido privāti lidmašīnām prezidenti, Trumps, viņš saka, sveiki, veco zēnu, nāc te pie galda. Galda saimnieks ir naudas īpašnieks, un pārvaldnieks ir šie baņķieri. Un viņi pastāv, kas būs jādara prezidentiem, un apmāca viņus VEF fórumā, kādas ir šogad darbības jādara. Un arī Puķina, tur Greps un Nabiuļin un visi banku vadītāji ir tikai filiāli Pasaules centra bankai. Un tāpēc pierādās, ka šie politiķi, viņi ir tikai vienu pakāpi zemāk pārvaldē. Un tas ir tā mana paradigma, caur kuru es apskatu politiskos procesus, kā man mācīja skolotājs politoloģijas Vulpsons, ka vienmēr jāskatās, kam tas ir izdevīgi, kam ir nauda. Un tagad, piemēram, tajā ekonomikas fórumā ļoti precīzi tika aprakstīti visi tie soļi, kādi būs nākošā gadā. Taču paskatīsimies uz Trumpa runu, ka tomēr, protams, vislielākais, iespaidīgākais šovs bija Donalda Trumpa runa, kas atkal tāpat kā viņa drošības doktrīna, kas tika decembrī izlaista, un arī viņa un J.D. Vance runa Minhenes drošības konferencē pagājušajā gadā. Katra šī uzstāšanās ir epohāla, jo viņi pilnīgi
izskaidro, kāds šobrīd ir pasaules uzbūve, kas notiek. Un Latvijā ir problēma, ka tādā iedoma pasaulē dzīvo, diemžēl, mūsu valdību un masu mēdī. Good afternoon, everybody, and welcome. I guess we don't have enough seats today. Un tad atkal redziet, te Finks pasaka ievadvārdus, un tad viņš dod vārdu, ka drīkst arī tagad izteikties Donalds Trumps. And welcome back to Davos, the President of the United States, Donald J. Trump. Redz, visa zāle pieceļās kājās, kad runā mūsu Donalds. Taču, kurš kuram pasniedz roku un kurš kuram dod vārdu, tas ir interesanti. Un tad... Well, thank you very much, Larry. It's great. Jā, paldies, Larī, ka tu atļāvi arī man atbraukt te un izteikties. And all of the distinguished guests, it's a who's who, I will say that. I've come to this year's World Economic Forum with truly phenomenal news from America. Jā, fenomenāli, tiešām. The 1-year anniversary of my inauguration, and today, after 12 months back in the White House, our economy is booming, growth is exploding, productivity is surging, investment is soaring, incomes are rising, inflation has been defeated, our previously open and dangerous... Vajag sekot tam web fórumam, tur ir iekšā viss šīs paneļa sarunas, ļoti jauki. Bet es tagad paturpināšu pats priekš sevis noskaidrot, un ja kādam interesi arī var paklausīties tālāk to domu gaitu, kā es to redzu, ka šī naudas sistēma ir tā, kas šeit iznāk pilnīgi tā kā ārā no skapja, kā mums prezidents izgāja no skapja un teica, ka galvenais notikums ir, ka viņam ir kaut kādas tur seksuālas citādākas intereses. Un Latvijā viss ap to grozās, kurš būs transgenders, kurš nebūs, bet tam nav tik liela nozīme, ka mēs savā starpā cīnamies heteroseksuāļi ar homoseksuāļiem. Pa to laiku tiek risināts virs mums šīs starpvalstu attiecības. Lielie ātomu ieroču īpašnieki risina savā starpā, kā sadalīt Austrum Eiropas valstis. Un vēl virs tā tiek risināt naudas sistēma, digitālās valūtas ieviešana. Tā es redzu pasauli. Un tagad es vēl mazliet pareflektēšu par šiem dažām lietām, par to, tieši par to starpvalstu attiecību, par ko risina arī mūsu prese un mūsu saimnes, un arī par to mazliet no savu viedokļa, no savu zināšanu puses vēl pareflektēšu par to, kādas ir aktualitātes un parādīšu, ko viņu web fórumā paziņoja, kas 2026. gadā tiks ieviests tieši naudas digitalizācijā. Bet, ja mēs runājam par šo miera aktivitātēm, tad pats svarīgākais, ko Donalds Trumps paziņoja, ir šī miera padome, ka tiek izveidots paralēla struktūra, kura faktiski aizvieto apvienoto nāciju organizāciju, ko Donalds Trumps jau paziņoja pagājušā gada vidū un pašā sākumā, ka apvienotās nāciju organizācija pilnīgi devalvējusies, un viņš izstājās no apakšstruktūrām pirmā dienā, kā inaugurēja republikāņus Kongresā, Senātā un prezidenta administrācijā, no Pasaules veselības organizācijas, kur atkal savukārt tagad ir Ķīna un Krievija vadībā, un Latvijas veselības ministrs Abu Merī uzreiz ar abām rokām nobalsoja, ka šī pandēmiskā vienošanās ir virs Latvijas konstitūcijas. Bet Amerika izstājās, paziņoja to par teroristisku negodīgu organizāciju, ka viņi gatavi palīdzēt veselības jomā
patiešo Amerikas Savienotās valstis ar mums, un šobrīd veselības ministrs Amerikas Kenedijs paziņo par katru dienu jaunus faktus, ka ir aizliedz šo piespiedu medicīnu, visus šos globālistu lietas, kas vēl Latvijā ir spēkā un tiek virzītas. Un tāpēc tas, ko nozīmē šī jaunā miera padome, ka tā ir kā jauna struktūra, kas aizvieto faktiski apvienoto nāciju organizāciju. Pagaidām viņi kā paralēlā struktūra. Un šai miera padomē ir uzaicināts tur arī uzreiz Puķins, Krievija, tūlīt paskatīsim, kas ir priekšsēdētāji, līdzpriekšsēdētāji. Tur ir, Donalds Trumps, Rubio, viņa vietnieks, tad Tonijs Blērs, ilgadējs Lielbritānijas premjers, tad Džerads Kušners, viņa znots, Donalda Trumpa un Vitkovs, sūtnis tuvos austrumos, un šī pasaules tagad jaunā miera padome, tā kā viņa ir nosaukta, tas ir pagaidām kā ēnu kabinets apvienoto nāciju organizācija, un tūlīt paskatīsim, kādas valstis ir iestājušās. Kur ir ASV, Donalds Trumps, tad ir Krievija, otrā vietā uz ASV Sergejs Lavrovs, uzreiz Izrēla, Benjamins Netanjahu, Azerbaidžāna, Argentīna, Baltkrievija, arī ir uzaicināta uzreiz Ungārija, Albānija, Katara, Indonēzija, Pakistāna, Kazahstāna, visas pirmās organizācijas. Puķins apstiprināja, ka ir saņēmis personisku uzaicinājumu uz jauno pasaules kā apvienoto nāciju organizācijas redakciju. Tad ir Baltkrievija, Ungārija, Francija pagaidām bremzē, un Makrons mēģināja uzaicināt Trumpu uz personīgām pusdienām, bet tomēr Francija arī ir atomieroču nesēja un lielā astoņniekā. Itālijas Giorgio Meloni, tā premjera, kas ir arī tāda, bet viņa pagaidām arī vēl mēģina bremzēt, un Zviedrija. Taču arī Zeļenskis neatbrauc pagaidām vispār uz VF fórumu, ka viņam kaut kas tur elektrība jālabo mājās, ir izsitušies korķi Ukrainā. Tas, kas šobrīd notiek, ir tikpat epohāls kā kaut kādā 38. 39. gadā Vācijā, ka šie notikumi izmainīja pasaules tādu. Un šobrīd ir ļoti svarīgi, lai būtu domājoši cilvēki, kas ir saglabājuši pirms pandēmijas šo brīvo kritisko domāšanu, spēju analizēt. Un Latvijā, ja mēs paskatāmies, vēl joprojām visi tie viedokļu līderi pa TV24, kas tur liepnieki un visi tie Domburi un visādi tur pučas, visi viņi tik tur arī bļauj, ka tur Trumps sajūtas prātā un Amerika un viss, un tagad tikai kur ir palicis mūsu Baidens un Soros, un kā bija atnāks, un tūlīt atkal būs viss kārtībā, atkal ieviesīs nākošo pandēmiju, uzpurņus, viss būs labi. Un Latvijas sabiedrība tiek vadīta no Rečeka biroja un viss tādas reālo spēku samēra analīze. Vienīgais tur Zivtiņš no Latvijas pirmā vietā tur ierakstījis, ka viņš atbalsta, ka tagad pēkšņi mieriņi un tie pēkšņi attapušies, ka viņi taču nevar karot ar ASV. Ja ASV ir savā drošības tajā doktrīnā jaungada beigās, 25. gada decembra beigās paziņoja, ka vienīgais pretinieks ir Eiropas Savienība, kas vēl turās pie globālistu, pie Sorosa dažādām nostādnēm. Ka Krievija nebija pieminēta trīs lapās nevienā vietā kā ienaidnieks, pat nekā konkurents, jo Krievijas ekonomika ir pat pa Ķīnas ekonomika 10 reizes tur mazāka, un tajā BRICS Ķīnai 70%, Krievijai 7%. Iedzīvotāji arī BRICSā ir Ķīnai 1,5 miljārda un Krievijai 150 miljoni. Tāpēc Krievija faktiski ir caur tom čukčiem, caur Aļasku un
ziemeļu, to viņi ir kā 51. štats Amerikai. Un mums faktiski robeža ar ASV. Arī Puķins uzreiz piekrita tajā jaunā miera padomē iestāties kā otrais ietekmīgākais. Un Latvijai karot, teiksim, ar ASV, tas jau ir pa daudz, un Mieriņas kundze, un visi jūs redzēsiet, tūlīt dos apakaļgaitu, visi Turiņkeviči un visi pārējie arī iznāks Levičs, teiks, es taču vienmēr biju pa Trumpu. Es esmu trumpists bijis. Visu laiku man arī ir bļemba pie sirds. Un es jau kaut kur 14. 16. gadā zīmēju par Trumpu, jo tomēr tas Trumps ir tā kā tāds savs čoms, simpātisks, un galvenais visus tos tādus transhumānis, tās kroplības, kaut kādas bērnus kastrēt, tur mainīt dzimumu, nāk kaut kāda bērndārzos bārdaina pupiem, veči un kaut ko tur dupuisīt, kad tu beidzot izmainīs dzimumu, tētis būs priecīgs. Tie visi ir tādi smerdeļi, tiešām, tādi kaut kādi kropļi izlīduši ārā, un visi tie uzpurņi tagad ir atzīts. Kenedijs visu to aizliedz, ka bērnu autisms 70 špricis, kā bērns piedzimst, viņš bļauj, urā, es esmu piedzimis, izlīdis no mammas tās dzemdes, izlien ārā un ras, un viņam uzreiz pienāk akal onkoļa špricēm un 70 špricis, un viņš saka, nē, šitādā pasaulē es negribu. Es aizslēdzos. Tas viss bija briesmīgi tie. Un, protams, nav nekāds labais, ne Trumps, bet tomēr tas ir kaut kāds normāls vecs. Viņš pasaka, vajag dzemdēt bērnus, tie ir tikai 2 dzimumi. Drīkst būt homoseksuālisti, visi talantīgi, smuki cilvēki, sirsnīgi ar mākslinieku visādi lūdzu. Ejiet kopojoties, kādos 100 veidos gribiet, bet nevajag paziņot, ka ir 100 dzimumi un ka visiem tagad vajag, ja grib kļūt pa valdības vīru vai vēl kaut ko, tad jābūt ir kaut kādām īpašām seksuālām tādām interesēm, un naudu drīkst domē dalīs tikai, ja tu esi tur lesbieti vai kaut kāds. Tas viss bija murks tos 5 gadus. Un lai arī šitie visi ir, tādā ziņā maitas, ka, protams, visi tur iekarot Venecuēlu un tikpat labi var pusstundā Latvija te leksies. Atlidos ar helikopteri pusstundā un pliku dibenu visus tos vadītājus paņem un aizved, un pēc pusstundas viņi ir Amerikā. Ja viņi te leksies, ka Amerika vēl joprojām ir nepareizi, ka mēs neatzīstam to jauno Amerikas kursu. Tas ir ļoti reāli. Un tāpēc ir šausmīgs kauns. Es, piemēram, kā domāju, ja politiķis tev ir kurs, es, piemēram, vienmēr iestājos par vienu un to pašu, ka naudas sistēmas valdnieki, viņi pārvalda pasauli, ir virs, pēc tam ir tie politiķi, tie prezidenti, jo viņus ik pa 4 gadu nomaina, tie Rothschild, Rockefelleri un Larijs Finks, viņi paliek mūžīgi. Un viņiem, ja ir naudas sistēma, viņi dod kredītu. Un ja es būtu parādā, es pa laimi neesmu nevienai bankai, nevienai privātpersonai, mani parādā visādi. Bet ja, kā es aizēju pie kāda parādnieka, viņš uzreiz klanās, vai var bišķiņu tur atlikt, vai labāks procentiņš. Un ja aizbrauc Trumps pie Larija Finka, pie Rothschild, viņš ir 30 triljonus parādā. Jeb Siliņa ir 21 miljardi, viņš limst, viņam lūdzu, nebankrotējiet, nolaidiet procentiņu vai kaut ko. Un viņam saka, ņemiet migrantus tagad. Ja jums nav ko atdot 21 miljardi, ņemiet miljonus migrantus jāuzņem Latvijā. Un viņš saka, labi, poļi pasaka, mēs negribam, mēs tā labāk maksāsim vai kā iesim ārā no Eiropas Savienības vai to parādu atmaksāsim. Un franči gribēja atmaksāt. Mums ir jāatmaksā tas 21 miljārds parāds, lai mēs varam kaut kādu savu labāk to naudu nedot. 500 līdz 8 tūkstoši izmaksā viens imigrants, 7-6 tūkstoši tikai ielikuši budžetā viena cilvēka valodas apmācībai, melā imigranti. Pa 7-6 tūkstoši varētu vēl piedzemdēt, es arī labprāt kādai sievietei vēl kādas 10 bērnus audzēt.
Tā kā gribēja Latvija pirmā vietā 5000 pa katru piedzemdēto. Vienu imigrantu apmācībai labāk iedot 10 bērnu, lai piedzimst. Un tāpēc, ja Latvijas politiķi, tā elite, vienotības progresīvo koalīcija ar visiem līdzskrējējiem no nacionālās un no tiem, kas tur tie lauksaimnieki, un vēl apvienotais saraksts. Ja viņi tik šausmīgi apkaunējās 5 gadi, kā var būt, ka pēkšņi tagad viņi samaina to un izliekās, ka mēs atkal badīsim. Un tie paši žurnālisti, kas vēl tikko bļāva, ka jā, visi dezinformatori, kas negrib vakcinēties, tagad ja atzīts, ka tā bija afēra un tā ir tik indīga tā zupa, ka viņi pat nevar izliet podā. Tagad, lai utilizētu tās vakcīnas, ir vajadzīgi kaut kādi miljoni akal. Viņas ir jāsadala, viņš ir tik kaitīgs, ja tu ielies podā, tad visa ekosistēma saindēsies. Bet cilvēkiem var lika to pa pudelītei mēnesī špricēt iekšā. Nu, trakāk izgāzties nevar. Tas ir tāpat kā pēc otrā pasaules kara, ja Hitlers pateiktu, nu labi, es tagad zaudēju, bet es turpināšu vadīt Latviju. Es turpināšu Vāciju vadīt. Labi, es jūs tur visu šāvu, mocīju, kastrēju, dedzināju, bet es, tā bija, mums tagad jauns kurs. Vienotības progresīvie saka, nē, mums ir jauns kurs, mēs tagad Trumpu izvirzam Nobeļa laureātam. Un jā, noņemsim, tūlīt nākšais lēmums būs, ko Mieriņi vai tur Siliņi pateiks, atņemam ordeni Sorosam. Viņi pateiks, jā, mēs nolēmām un mēs sapratām un visu, un mēs taču vienmēr esam bijuši trumpisti un nekas. Un tie paši žurnālisti, tas pats Puče un visi tie, kas tur ir, visi streipi un kas tur ir, es pat nezinu, neskatos vairāk, es nezinu, bet es zinu, tur jā, ir tur Liepnieks un kāds tur Domburs, visi viņi arī turpinās, jo viņi turpinās vadīt visu, tagad mēs mainam kursu, un mēs jau esam tie gudrākie. Un 5 gadi, ko viņi darīja, un viss tas ir atzīts Amerikā pa nelikumīgu un pilnīgi cietums draud jebkuram rečekistam. Latvijā vēl tas birojs Spriņģe un Raudseps un Ronalds Siliņš kaut kāds vēl turpina visus čekot. Man arī, ja kaut kas ir, nevar to pārpublicēt visu, viņi vēl joprojām ir pie vārds. Tas tā kā arī būtu, ka Vācija zaudēja karā, Hitlers, teiksim, nošaujās, tur Hēringu un ko tur uzrauja Kāķī, bet, teiksim, Gebels un visa tā ideoloģiskā propaganda turpina darboties pēc kara. Un ja šeit arī augstais karš globālisti beidzies, bet Rečeks turpina vadīt, un Latvijā tie paši žurnālisti, kas taurēja, kūdīja uz karu ar Krieviju, kūdīja uz karu ar visu pasauli, un visus vajag, un es atceros vēl visi tie viedokļu līderi, kaut kādi zinātnieki, miljonāri bļauju, ko tur ceremonēties tiem antivakseriem, visus vajag ar varu uzlauzt durvis un ar varu špricēt. Tagad visi tie paši turpinās Latvijā dzīvot, un nekas nemainās. Viņi atkal paliek pie varas, tā kā padomu laikā arī aiziet KGB, bet visi tie KGB darbinieki paliek pa miljonāriem Latvijas vadītājiem. Mēs esam ļoti īpatnēja valsts, jo Amerikā ir tā, ka, ja mainās kardināli kurs, iedzīvotāji ir loģiski domājuši, viņi saprot, tie bija noziedznieki, ja vai mēs viņus maksimālais sodamērs vai atlaižam vai atņemam viņiem īpašums, ja kaut vai atlaižam, tā kā Pauls teica, vienotības progresīvie, aizejiet kaut kur kaktā, nokaunēties, ja būs savām ārzem villām aizbrauciet. Bet nē, pie mums tie paši cilvēki paliks un pilnīgi kardināli pretējo. Tas nozīmē ko, ka Latvijas vēlētājiem vai nu 2 varianti, vai nu tiešām 295, 285 tūkstoši ierēģiem vēl ir bērni, vecāki, katram vismaz 1, 2, 3. Tas nozīmē, ka no 1,800,000 cilvēkiem kaut kāds tur 200, 300 tūkstoši ierēģi reiz 3, 4, tad ir 51% ir tie ierēģi, kas ir tajā piramidālā, totalitārā struktūrā, kas ir no augšas, no premjera, no valsts vadības, tiek dalīt naudu uz ministrijām, tālāk komitejām, iestādēm, viss.
ka Latvija ir absolūti totalitāra valsts, kurā pilsoniskā apziņa neeksistē, un ja valdība ir izgāzusies un valdošā koalīcija, ka viņa absolūti gāja pret to, kas pasaulē ir, un tagad viņi pēkšņi pārmetās, ka viņi Trumpam dos Nobeļa prēmiju. Un tagad, ka viņus vai pat neaicina tajā miera padomē, kur jau ir valstis iestājušās un paralēli apvienoto nāciju. Nu, kā būtu loģiski, kā es saprotu? Šobrīd, ja pasaulē ir tas globālisma apvērsums 5 gadus beidzies, tad visi tie, tāpat kā otrā pasaules kara laikā, šis ir jāuzskata, ka bija 5 gadus 3. pasaules karš. Ja viņš tagad ir beidzās, tad tiem noziedzniekiem jārīko ir Nirnbergas prāva numur 2. Nav cita varianta. Un kas būtu loģiski Latvijā? Pirmkārt, valdības gāšana, otrkārt, kaut kādas ārkārtas vēlēšanas. Un treškārt, protams, ka visi tie opozīcijas partijas vismaz visu laiku to, ko viņi runāja, tas arī piepildās šobrīd. Un ir atzīts, ka Covid afēra bija afēra. Arī Larijs Finks atzina, ka visa šī zaļā kurss ir bijis absolūta afēra. Tie, kas seko tām ziņām, visi to ļoti labi zina, ka katru dienu nāk ārā Amerika, atmaskojot, ka no viņiem, kas nāca visas šīs aktivitātes, tās visas ir šeit atkal tajā runā vai fórumā. Trumps paziņoja, ka globālisms tādā formātā, kā viņi veidoja, ir beidzies. Un arī Larijs Finks paziņoja, ka BlackRock fonds investīcija, kas faktiski bija galvenais bīdītājs šīm CO2 kvotām un visiem tiem vēja ģeneratoriem, visam pārējiem, arī atzina šajā savā ikgadējā runā, ko viņš BlackRock investoriem saka, un arī web fórumā, ka tā ir bijusi afēra vai citi saka maigā kļūda, un tāpat kā arī tā Covid afēra, ka tā ir pat CDC un tas ir tā zāļu aģentūra Amerikā, viņas vadītājs arī to pašu atzīst. Un ja tas ir pilnīgi tā demontāža, bet Latvijas tie politiķi pierādīja, ka viņi tā kā, to es varētu salīdzināt ar mākslīgā intelektu, ka viņi dzīvoja pēc reglamenta, un Kariņš Levita izveidoja tik stingri 60 000 budžetniekus atlaide, kuri kaut ko uzdeva jautājums, vai ir pareizi tā vai tā vai tā. Tur ir tikai reglaments. Un šobrīd, kas ir atkal nākošais, ko web fórumā paziņoja, ka ir šī digitalizācija, ka visus tos cilvēkus, kas dzīvo pēc reglamenta, jau šobrīd 99 profesijas var aizvietot ar mākslīgo intelektu. 99%. Un mūsu ierēģi, šie budžetnieki, absolūti darbojas pēc reglamenta. Viņus visus, kas kaut cik varēja izrādīt IQ pazīmes, ka viņš var domāt jaunos apstākļos, pieņemt kaut kādas lēmumus, izmainīt savus viedokļus, atvainoties, kaut ko risināt. Nav tādu cilvēku šajā ierēģiņu piramīdā. Viņi pierādīja, ka sen jau visu pasauli aizgājis priekš, un viņi dzīvo vecā kaut kādā iedomu simulācijā, tādā simulācijā dzīvo. Ka viņi turpina dzīvot, ka viņi domā, ka jebkuru dienu Trumpu noņems, republikāņi 200 miljoni Amerikas pilsoņi vidusšķira, visi pazudīs, un Eiropa puse, kas arī atsakās, bet Latvija paliks tajā Klaus Švāba un Soros tajā visā totalitārismu, transhumānismu tādā paradigmā. Šī lieta tāpēc ir tāda, goda lieta Latvijai, bet, protams, godu un kaunu nam šiem cilvēkiem nekādas nebūs ārkārtas vēlēšanas, ne premjera aizies, nekāds tur no tām partijas saimām, tie paši paliks pie varas, jo ja cilvēki ir arī pa šiem 5 gadi ar Latvijas televīziju, ar visu ir tā indokrinēti, ka viņi absolūti domā tikai tajā vecā paradigmā,
Un varbūt arī pusskatītāji vēl joprojām domā, ka Trumps ir sajūts un viss tā pasaule un tā miera padome, un nē, viņiem paliks pie Abu Merī, pie Gibrēcijus, un tagad atkal gaida nākošo pandēmiju, ka varēs mājasēdē sēdēt. Es domāju, ka tā tas nenotiks, ka Latvija vienkārši ar naudas palīdzību šie cilvēki piespiedīs, ka cik ilgi viņi varēs palielināt. Jo mīnus, ja tagad būtu ārkārtas vēlēšanas, labi, es zinu, ka ievēlēt Latviju pirmā vietā jaunatvieši, to tur Stepaņenko, un tiem varbūt būtu pat šobrīd, ja tas notiktu, lielāks pārsvars, jo līdz vēlēšanām rudenī tās vienotības šitie progresīvie paspēs pārtaisīties, ka viņi jau vienmēr bijuši pret vakcīnām, un Kariņš ir tikai gribējis antivaksers lielākais un Bordāns ap Pauļutu. Tā tas būs, un visi cilvēki pieņems. Domburs atkal teiks, mēs tur kaut ko, un tas tur arī, un visi tur runās to pašu, un viss būs kārtībā, apaļais galds, un atkal, un neviens neatvainosies visiem tiem blogeriem, ko nosauc pa kaut kādiem tur covid gudriem, un man kaut ko atņēma tur biznesu, un nobloķēja, un neviens nekas nemainīsies. Latvija paliks tā kā Kafkas tā, vai... Bet, lai tas paliek uz Latvijas vēlētāju sirdsapziņu, es uzskatu būtu normāli darīt tieši to pašu, ko dara šobrīd Amerika. Viņi izveido paralēlo struktūru apvienoto nāciju organizācijai, Pasaules veselības organizācijai, Pasaules migrācijas organizācijai. Amerika izstājās no 66 pasaules organizācijām, būvē šobrīd jaunas, tā kā ēnu kabineti. Ko es ieteiktu Latvijai? Ja būtu kaut viens domājušs cilvēks, iztaisīt šobrīd pilsoņu kongresu, iztaisīt šobrīd tautas sapulci kaut kur augsts, bet nekas tāpat kā Baltijas ceļā, krastmalā. Un izveidot tā kā tautas fronti, kā bija 90. gadā. Lai tā valdība, viss tā vienotības progresīvie, lai viņi tur dālākal miljardus aizņemās priekš kaut kādiem vēja rādītājiem un viss kaut kā, lai viņi turpina trakot tai savā paradigmā, bet mums izveidot tā kā tautas fronte pilsoņu kongresu, kurš atkal izveidot tā kā ēnu kabinetu normāli pilsoniski likuma ietvaros bez nekādām revolūcijām un iztaisīt plebiscīdu un referendumu, ko mēs paši saorganizējam. Vai mēs esam par šo vienotības progresīvo izgāzušos absolūti, tā kā otrā pasaules karā izgāzās Hitlers, tā izgāzās šitie ar savu 5 gadu apvērsumu. Un paprasīt, kādu mēs gribam redzēt nākotni. Un ja nu gadījumā visa tauta vairāk nobalso nekā vēlēšanās aiziet, ko rīko vienotība, tātad leģitīmāks būtu šis referendums, ko sarīkotu nevalstiskās organizācijas, tā kā tāda tautas fronte, opozīcijas partija un sabiedrisko organizāciju apvienība. Un tā kā dara šobrīd Amerikas Savienotās valstis, apvienoto nāciju organizācija izveido paralēli miera padomi, kurā saicina visas valstis, un ja tur būs visas valstis atzītīs par leģitīmu to apvienību, ka viņi šādi risinās tālāk attiecības. Tad apvienoto nāciju organizācija ar visu Lajenu un Dombrovski un Kallasu, tā kā Ļeņins, Marks un Engels, pa vidu Lajena, pa labo roku viens baltietis, Valdis Dombrovskis, pa kreiso roku otrs baltietis, no Igaunijas Kaja Kallas. Un viss tas trīnieks saka, mēs uz priekšu, uz transhumanismu. Tāds tautas kongress vai tāds sanāksme, tautas sapulce vai kaut ko man met ārā, tad būs drīz jābeidz, kaut kā slēdzās ārā Facebook translācija. Labi, par to es tā pareflektēju, ko es domāju par Latviju, bet tagad vēl viens ļoti svarīgs fakts. Nu jā, vēl par to Latviju, vienkārši par ko es domāju, ka tie ierēģi 285 000, būtu ārkārtas vēlēšanas, labi, būtu normāli. Ievēlēt tagad iekšā, es arī aizgāju paskatīties uz to visu opozīcijas partiju kongresiem. Tur arī bija apta centrā tas Latvija pirmā vietā. Tur arī 1000 biedri, bet kas notikt, ja būtu šobrīd ārkārtas vēlēšanas? Tad atkal
pieņemsim Latviju pirmā vietā dabūt visvairāk balsts, tur jaunlatvieši kaut kas tur vēl un vēl tur nacionāļi kaut ko dabūt, tie tā tur balansē, ka tomēr galīgi kastrēt bērnus negrib vai migrantiem atdot visu Latviju. Tā kā nāktos uzņemt atkal ierēģņos vēl kaut kādus 1000 cilvēkus ar visiem viņu radiem. Tāpēc, ka ir likums tāds, ka nevienu ierēdni nevar atlaist uz mūžu, ja viņš ir ierēdnis. Bet tāpēc mums viņi ir tik daudz, ka katrā vēlēšanā atnāk jaunās partijas, un tā kā pat KPV visus tos zakatistovs, visiem tur šmitiem iedeva visādus amatus ģirģiniem, un viņi tā tur līdz mūžu galam dzīvos kaut kādās komitejās, komisijās ar 20 000 vai 6 000 algām vienalga. Un viņi izdomās atkal jaunas komitejas komisijas. Tas ir mīnus, ka no 285 nu jau būs 300 000. Jau atlaist viņus nevar. Tāpēc visa tā sistēma ir satrunējusi. Un, ja es būtu mākslīgais intelekts, tas, ko tagad grib veidot General Artificial Intelligence, kaut kā, kurš pilnīgi objektīvi, kurš nav tā kā atkarīgs no tā mākslīgā intelekta saimnieka, tā kā, piemēram, ja kaut kāda firma, tur Elons Musks iztais groku republikāņu garā, un ja tu grokā uzdos jautājumu, tur būs sliktie tie transhumanisti liberāļi. Ja tu ieies atkal liberāļu iztaisītā kaut kāda ChatGPT vai kur, tur atkal tas mākslīgais intelekts runās no republikāņu ideoloģija, ka ir slikta. Un, ja būtu tāds General Artificial Intelligence, kurš vienkārši skatās, kā būtu labāk cilvēcei, realizēt savus potences, kā būtu labāk Latvijai, Latvijas pilsoņiem, kas mēs esam. Latvijas krievi, Latvijas ebreji, Latvijas romi, Latvijas latvieši. Mēs esam viena ģimene. Visi saprecējušies savā starpā. Mums nav ko dalīt, jo mums pieder šī milzīgā zeme, tikpat liela kā Beļģija, Nīderlanda, visādas valstis kopā. Mēs esam nenormāli bagāti, visādas ūdenskrātos, ja mēs dabonam nost šos vienkārši kaut kādus simulācijā, tāda, kas imitē valdības darbību. Ko dara šobrīd valdība un tie deputāti? Viņi vienkārši visu laiku tikai dala naudu, amatu sadale un pārdale, budžetu sadala un pārdala, un arī Eiropas un Pasaules bankas kredītus, ko dod, vai tos grantus. Un, ja šie cilvēki tikai pārdala to naudu, tas ir vienīgais, ko viņi dara, jo visu viņi absolūti ir atzinuši, ka Eiropas Savienības konstitūcija ir virs Latvijas konstitūcijas, Pasaules veselības organizācija un ANO visi apakšstruktūras ir virs. Nevienā jautājumā viņi nav pateikuši nē. Pat pa kaut kādiem transgenderiem viens balso par, otrs pret un nevar nekādīgi neko izdarīt. Visus tur aiz naudas rīkli, jo katram tam deputātam ir kredīts un valsts kredīts un draud, ka ja jūs neņemsiet migrantus, pa katru neuzņem to 20 000 sots un tā tālāk. Bet es to vienkārši no dzīves tā, kā iedomājos, izvērsīsies tā saruna garāk, kam apnicis, lai skatās TV panorāmu, bet tagad man ienāca prātā tāda līdzība, ka, piemēram, kā būtu, ja pie jums, pie tevis, kurš tagad skatās, ienāktu mājās kaut kāda cilvēku grupiņa, kaut kādi piedzīvotāji, jeb tādi tā kā deputāti, un pateikt tā un tā, jums ir dzīvoklis, bet tagad mēs te dzīvosim, ārstēsim jūs, tā kā jūs esat bez simptomu, jums nekas nesāp, bet mēs jūs ārstēsim, mēs jums te tagad tie piedzīvotāji pateiks, ka labākā guļamistabā mēs ielaidīsim kaut kādus melnos, lai viņi tur taisa bērnus tam saimniekam. Tev dzīvokļu saimnieki, tur ir tas dzīvoklis jāapmaksā, bet tur dzīvos viens deputāts ar ģimeni vienā istabā, kurš neko nedara, viņš tikai vadīs valsti, un 285 000 ir apmēram strādājošie Latvijā, ja noņem nost pensionārus bērnus. Un 285 000 ierēģi. Kāds tas ierēdnis grib tev vadīt, tevi strādājošu, un viņš atnāks tavā dzīvoklī, tagad viņš jau ir atnācis, piedzīvotājs. Viņš saka, es gribu eiro līmeni,
Es gribu, lai man ir Tesla mašīna, nevis melnais limuzīns. Un maniem bērniem jāmācās privāti skolās. Un mēlējiem ir tagad jādzīvo tikai jātais bērni. Tavi bērni latvieti nedrīkst. Viņiem ir jāmaina dzimums un jāpazaudē fertilitāte un, teiksim, dzemdēšanas iespējas. Bet tie dzīvos. Cik ilgi tu latvieti to cietīsi? Un viņi tev tagad vēl pasaka, ka elektrība, tu nedrīkst iet latvieti jūrā, ka tev ir jūra. Tev jāpērk no Rimī, kur visi veikali arī pieder transnacionāliem korporācijām. Tev jāpērk tur zivis, tu nedrīkst iet iekšā. Un vēl tev pateiks, ka viņu bērni tur mažori dzīvos tavā istabā, bet tev, latvieti, ir jāiet savus bērnus jāsūt karā. Karot ar Ameriku tagad, ar ko lai karo? Ja Amerika ar Krieviju ir absolūti vienojušies, tad ar ko viņi taisās karot Latviju? Priekš kā viņi būvē tur mīnas uz robežas? Ja Krievija ir kā 51. štats Amerikas. Un tad tev vajadzēs tos melno piedzīvotāju bērnus uzturēt, apmācīt. Un beigās tev latvieti uzliek vēl kaut kādu valsts kredītu. Katram Latvijas pilsonim, pat bērniem, ir 50,000 kredīts, tas, ko aizņēmās Vienotības progresīvie. Tas ir mums personīgi, ja sadala uz galviņām 21 miljārds iznāk, es esmu 50 miljārdi, tas ir 1000. Tu esi 50,000 Viloru un Andri, viss ir 50,000. Es būtu labāk nopircis mašīnu vai atvēris atkal savu tādu integrācijas klubu, eiro klubu, kas bija 12 gadus, vai kaut ko es būtu tur vēl, es nezinu, bērniem konfekts nopircis vai kaut kur citur. Kāpēc man vajag aizņemties 50,000, lai uzturētu 285,000 ierēģņus? Un ko viņi beigās tie piedzīvotāji? Tad, kad tā valsts parādu nevar atdot un vairs nebūs granti, lai pārkreditētu, tad atliek vienīgais kaut kāda vēl ūtrupe, tad tev noņem dzīvokli, un tā kā lielāko pārsimt tūkstošu latviešiem uzliek to kredītu pat ārzemēs, ka tev ir jāstrādā ārzemēs, jāsūt nauda pa kaut kādu valsts kredītu un savu tā kā uzgrūst personīgo. Un tad elektrība atņem, un tad tu vari bez krāsnes, bez kā te dzīvot. Un tas ir tieši tāpat kā 90. līdz 2000. gadam arī bija kaut kāda krišas, kas nāca, un viss, ko pirmie latviešu uzņēmēji strādāja, atnāk kriša ar cirvi un saka, viss atdod to naudu, ko tais mēnesis iestrādājas. Tagad tie ierēģi rīkojas tieši tāpat piedzīvotāji, tie ir kaut kādi piedzīvotāji, un nav pat runa par protekcionismu vai korupciju. Viss to pa televīziju, jo mēs cīnamies ar korupciju. Tur viens kaut ko tur Rīgas domē melās kases. Vai protekcija kultūra arī 200,000. Man nav pa 30 gadu nereizi iedots neviens grants. Es katru gadu mēs atkal ar ģimeni apmaksājam visus tos festivālus ar Rīga, un tagad VFA bija 100 mākslinieki, 2 mēneši skaisti izstādi. Neviens grants, bet kaut kādiem partijas biedriem tur no transgenderiem 200,000 pa 3 dienu izstādi. Un tā tur aiziet visās ekonomiskās sfērās, ka latvietim paprasīt, kas šobrīd svarīgi, tur elektrība samazināt cenu. Varētu pa brīvu dalīt elektrību un komunālos maksājumus noņemt, bet nē, viņiem jāuztur tie 285,000 ierēģi un izdomā mākslīgi sadomāts kaut kādas uzdevumus, kurus iekalkulē budžetā Rīgas dome un Latvijas budžetā. Tur nav runa par korupciju un par šo protekcionismu un izšķērdēšanu. Tur ir runa par to, ka visa tā CALV ir jāatlaiž no darba, kā bankrotējis nepareizs uzņēmums. Un jāizveido pa jauna komanda, liederīgi, tā kā Amerikā atlaida, piemēram, visu izglītības ministriju, visu USAID, tur 100,000 ierēģņus, visu to ministriju, vai arī Gruzijā bija, ka atlaiž visu iekšlietu ministriju. Visi domāja, ka visu uz ielām sāks kauties, bet nē, pāris gadus iztika arī bez iekšlietu ministrijas. Cilvēkiem ir raksturīga tāda normāla līdzās pastāvēšana, izņemot, ja tie melnie, kam ir savu pašpārvaldi, viņi var sarīkot te kaut ko. Ja tagad jau ir iekšā 10,000. Un tāpēc tā simulācija valsts ir jāizbeidz,
Jo mākslīgais intelekts noteikti pateiktu, es varu, ja visi valsts ierēģi ir tā kā subordinēti no augšas, viņi tikai izpildu, ko no augšas pasaka uzdevumu. Tagad ir pandēmija, tagad karš, tagad to. Tātad tur nav neviena domājoša cilvēks starp tai piramīdā, un viņus visus var aizvietot mākslīgais intelekts. Uzņēmējs nevar, jo tam ir katru dienu jādomā, kā izdzīvot, es arī nezinu. Ja man nenopērk nevienu zīmējumu gleznojumu, man nav ko iziet tiešraidē vai ko vispār dabūt kaut ko siltumu. Tiem ir visu mūžu līdz pensijai viņam garantēts, no darba viņa atlaist nevar. Un viņš domāt nespēja. Amerikā Elonas Masks ierēģiem tagad mēģina uztaisīt tādu likumu, ka katram jāpārbauda IQ, vai viņš vispār spēja pateikt nē, vai spēja kaut kādu izdarīt lēmumu, ja viņš ir absolūti uztaisīts ar mākslīgu intelektu palīdzību par robotu. Jo, ja tie, kas lieto tos mākslīgu intelektu šobrīd, es arī varbūt daudz kur kļūdos, runāju nepareizi, bet es viņu nelietoju, un es esmu palicis pirms pandēmijas paradigmā. Es domāju tā, kā katrs no jums pirms 2020. gada. Un tādi kā es, kurus atlaida 60,000 no darbas, kam atņēma biznesu un tā tālāk, ir Latvijā daudz. Es nezinu, kāds ir tas procents, tāpēc man interesē tāda tautas sanāksme vai... Ja referendums vairs neļauj rīkot jau 11 gadus vienotības kopš ir pie varas progresīviem, mums ir jāatrod kaut kāda iespēja pašiem samesties tam. Un tā simulācija, kurā dzīvo tie ierēģi, viņi tiks pirmie atlaisti, viņi domā par to digitalizēšanu ātrāk. Ja šobrīd būtu labā griba, visu tos ierēģus var aizvietot. Nevar aizvietot tos pašuzņēmējus, kas pašfinansējās, tie kaut kā izdzīvot, jo viņi kalpo cilvēkiem, viens maizi, viens šoferis, viens kaut ko laucinieks, viens cepi, viens frizieris. Tie cilvēki paliks, bet tie ierēģi ir tie, kurus mākslīgais intelekts aizvietos. Un viņš uzreiz pasaka, tu paprasi pats tam mākslīgam intelektam, kā var Latvija iziet no kredīta, ja atlaistu, cik tur bija rēķinājuši pat vidā, cik tur 90,000 no tiem 285,000 budžetā 5 miljardi ietaupītu. Tātad, ja atlaist visus, tātad ietaupīt 15 miljardi, tieši tik, cik mums budžets. Un vienā gadā mēs varētu nomaksāt visu to kredītu, un tālāk, tā kā 90. lai visi tie ierēģi meklē amatu. Un mums paliek tikai pašvaldības. Pašvaldības ir reāli cilvēki, kas dzīvo pilsētā, ciemā, rajonā, un Latvijā līdz 1940. gadam bija 25,000 ierēģi. Pašvaldība ierēģi nepaliek. Un mums tik un tā valsts tā ierēģņu sijā, viņš neko nelemj vairs, kamēr Latvija līdz iestāšanās Eiropas Savienībā un Pasaules veselības organizācijās, migrācijas, tur pirms Pasaules bankas kredīti, jā, Šķēles, Šleser un Lemberg valdībai vēl bija 2 miljardi plusā, un viņi visiem ielika mīksto, izveidoja te 100 bankas, tagad pat ir Šveices bankas nospiestas uz ceļiem. Viss Šveices bankām vairs nav noslēpumi, visi tie latvieši, kas offšoros vai Šveices bankā domāja, viņi tur korumpēt kaut kādus otkatiņus sūtīs. Viss tas ir tagad ASV centrbankā redzams. Šveices banka, tāpat kā Latvijas 100 bankas, faktiski ir kā starpnieks struktūras likvidētas. Un tagad es pienācu pie otrās daļas, ko es gribu pareflektēt, lai es esmu to savu izklāstījis. Es ātrāk nevaru, pa sarežģītām lietām, tā kā citi blogeri uzrakstīt vienu rindiņu, ka 2x2 4. Tas ir melais, tas ir baltais, un izlikt Facebookā. Tā viss aplaudē, ģeniāli doma, bet tas neko nemaina. Ja, tā kā es domāju, manā paradigmā, es viņu katru dienu cenšos uzlabot, bet man viss tur saskan, man nav pretruna, es zinu, kas notiks rīt, es zinu, kas bija vakar, un es zinu, ka 2x2 4, kā man vectēvs mācīja. To pa televizoru saka, ārā silts, bet tu redzi sniegu, liet ziemas cepuri. Ja tev saka, ir demokrātija, bet tev ņem nost dzīvokļus, sita nūjiņām ar varu špricē kaut kādas indes, zini, ka ir klāt fašisms, komunisms vai kaut kāds liberālisms vai transhumanisms. Un domā ar savu galvu. Un šobrīd arī, ja mēs neierakstīsimies kā tauta,
tajā procesā, ka pasaulē neizmantosim tās iespējas. Ir citi jautājumi, tagad deg, viss tur baigi vārās, Latvija dzīvo kaut kur tā kā trepanēts pauris, un atkal viens galības otrā. Ja viņi redz, ka viņi ir izgāzušies, pasaule aizgājas tagad pa 2 gadi uz priekšu, tad mieriņa vai tur viss tagad saims, viss teiks, dodiet Trumpam tagad prēmijas, mēs esam gatavi, nes ko darīt, ka tik mūs patur. Nu tas ir kauns, tādus cilvēkus nicina, ienīst un vienkārši, tas ir tik pretīgi tiem spēcīgajiem līderiem, kas šādi neņem tādu, kā godu, nenolien kaktā, nepasaka, jā, mēs apkaunojamies, mēs aizejam, lai tagad valda kaut kādi citi. Otra tā tēma, kas man bija, ko Davosā, šobrīd, kas notiek, tas ir, ka Larijs Finks, BlackRock investīciju fonda vadītājs aiz šīs politikas fona. Viņš paziņoja, ka 26. gads ir izšķirošais, kas Central Bank Digital Currency tiek strauji ieviests, un tā ir tā lieta, kas ir otra puse, par ko netik gari es īsāk mēģināšu bez nekādām pareflektēt draugiem, ar kuriem neiznāk parunāties ikdienā, bet vismaz šādi man atkal atrakst cilvēki pretī kādas interesantas domas, kā man noprecizēt. Tātad par šo digitālo valūtu. Tas ir īstais, kur, teiksim, tie naudas sistēmas īpašnieki, par ko būtu Latvijai šobrīd jādomā. Šīs visas lietas, par ko es runāju pirmā sarunas daļā, tas ir vienkārši, ka nav ne kauna, ne goda tiem žurnālistiem, ne tiem politiķiem, un viņi tāpat mēģinās noturēties pie varas, neatzīs visu to savu apvērsumu ārprātu, ko viņi 5 gadus darīja, un tāpat vienotīgi progresīvie tie paši žurnālisti Latvijas televīzijā, viņi turpinās tagad pārmetīs kažoku. Jūs redzēsiet, ka viņi kaut kādīgi mēģinās ar godu izlīst. Jā, tagad viss tur pamainījās, mēs jau arī to vienmēr esam bijuši par Trumpu un par to, un arī Puķins mums izrādās ir draugs, un tagad atkal brauks tas te Guntis Ulmanis vai Brinkēvičs ar to Dinamo krekliņu dāvinās Puķinam. Tas ir tāds kauns, ja to darīt vēl citi cilvēki, teiksim, tur Šlesers, kurš tāds neitrāls. Nē, Latvija pirmā vietā, bet, jāsadarbojas kaimiņiem. Ja viņš brauktu, tad tagad atkal mūsu kaimiņiem kaut ko tur vest krekliņus, tas vēl būtu nekas. Bet, ka tie paši cilvēki, tā kā Hitlers pēc kara būtu pateicis, viss kārtībā, es jūs te mērdēju, šāvu, dedzināju, ebrejus un krievus, bet tagad mēs atkal draugi apņemamies visi. Es gribu miera prēmiju iedot Staļinam vai Hitleram. Tas būtu neiespējami kaut kur Eiropas vai pasaulē. Eiropā tagad viss iespējams, bet Amerikā tas nav iespējams. Tas, kas Latvijā notiek, ka šitie paši Trumpisti tagad pēkšņi grib viņam dot Nobeļa prēmiju. Tas ir vienkārši smieklīgi. Bet tagad apskatīsim par web fórumu un par to digitālo valūtu. Tas ir atkal otra tēma. Paklausīšos 1 minūtu mūziku un tad paskatīšos, parādīšu arī, ko es te lasu no tā web fóruma. Paskatīsimies, ko Larijs Finks paziņoja par to īsto notikumiem, kas mainīsies pasaulē ārpus tās globālisma naratīva izbeigšanas, kas notiks naudas sfērā.
skatos web fórumā, visi tās punkti, ko viņi reāli tur tagad apspriež. Preses ir priekšplānā Trumps un Venecuēla un Grenlande, bet patiesībā ir digitālā ekonomika lūzuma punktā. Ko sagaidīt 2026. gadā? Un tai formā šobrīd, kamēr mēs te sēžam Rīgā un runājam par kaut kādiem tur siliņas problēmām ar vēdera izeju, tikmēr tur notiek pasaules naudas sistēmas pilnīgi globāli tektoniskas izmaiņas, arī politiskā uzbūvē apvienoto nāciju organizācijas vietā tiek piedāvāta paralēle miera padome, un pasaule tiek restartēta, un viss tās lietas, kas mums Rečeka aizliedz 5 gadus, tas viss tagad ir iznācis priekšplānā, kas ir bijis vienkārši afēra un kas ir reālās izmaiņas. Central Bank Digital Currency, International Monetary Fund, tie te visas savas lietas šobrīd. Arī Klaus Švābs ar Billu Geitsu nav vadītāji web fórumā, bet Larry Fink, vecais zēns, pieņem visus šos politiķus, kas sarkst un bālē. Makronam ir uzlikts kaut kāds aero brilles, jo viņam kaut kāds asins izplūdums nabagam no uztraukuma acī. Un Larry Finks, vecais zēns, 14 triljoni kabatā čalim. Medium-sized business, and they could grow and have the same advantages of the scale operator. But in this period of time, though, the scale operator is winning. I mean, I see that in the Yes, it is, Mr. Larry Kristiāna Lagarde, it kā Eiropas Savienības centrāla bankas vadītājs sēž blakus, klusē, sarkst un bālē. Tā iet. Kens Grifins brīnās. The world else with this is just how much sovereign debt there is out there. Un tieši šobrīd tas ir interesanti, ka Davosa it kā maz pilsēta, bet, jā, Reku Lagarde saka, the final question is what is done. Invested in necessary productive projects, or necessary for security purposes. We'll always find people to finance it. That's my assumption. Thank you, Miss Lagarde. But I'm not going to sustain growth on a sustainable basis. That will be far more difficult. So I'm not going to tell you that. Un ko darīt mums nabaga latviešiem? Mēs stāvam pie ruļļiem, bet ja cilvēki tā kā ieliek galvu kā strauss smiltīs un 5 gadus nedomā, visu laiku cenzūru, pat Gorbačovs teica, galvenais ir atklātība. Ideju, ka vienmēr tautā no 1,8 miljardi tie, kas mēs domājam domājam latviešu valodā, ka ir brīvais mikrofons, vienmēr atradīsies kaut kādi izdarīgi cilvēki, kas ir tieslietās attīrījušies no visas tās pagātnes, no kaut kādiem parādiem personīgiem, ka viņus var vadīt kā peškas kaut kādi mafiozi vai attīrījušies žurnālisti, tā kā bija pēc 1990. Ka tur nāca jauni žurnālisti un visi tie, kas bija tie PSRS, KGB līdzskrējēji, visus atlaida un viņi nokaunējās, aizgāja kaut kur pagrīdē pa šoferiem. Bet, ja cilvēki, visa sabiedrība ir tā kā tādā šizofrēniskā paralēlā pasaulē dzīvo, pasaulē izmainās strauji visa sistēma un iet uz priekšu, a mūsējie turpina dzīvot tajā, tāpēc, ka tie cilvēki vairs nav spējīgi domāt. Tā kognitīvā domāšanas spēja kritiski apskatīt sevi, apskatīt situāciju, izvērtēt plus, mīnus. Es domāju, kaut kā pilnīgi varbūt nepareizi
daudziem liekas, bet es kaut kā mēģinu, kā es nolieku uz faktus, man pašam rodās secinājumi. Tālāk, ja es domāju, ko vajadzētu darīt. Kādas ir mums, kā tautai, iespējas izdzīvot, ar ko tagad draudzēties, pret ko tad tagad būvēt tās sētas, kas šajā jaunā pasaules drošības arhitektūrā un ekonomiskā un visā, pat ja mums būtu pilnīgi tagad noņemt rečeku, tā kā Amerikām būtu absolūti vārdu brīvība, tas būtu ļoti grūti atrast domājošs cilvēks, kam nav vēl sačakarētas pa 5 gadu smadzenes no zinātniekiem, no ārstiem. Cik daudz vēl ir tādu normālu ārsti, kas domā, kā cilvēku veselību uzturēt, nevis kā dabūt maksimāli no farm biznesmeņiem, kas atzīti par noziedzniekiem, kā dabūt veselību uz pekām, likt vingrot visu, kā iemācīties bērniem rakstīt, ja viņi dzīvo jau pilnīga mākslīgā intelekta, un mākslīgais intelekts ir uzprogrammēts, un viņā ir iekodētas šīs ideoloģiskās vērtības, un ja cilvēks tur tikai lieto Elon Musk vai republikāņu ChatGPT to groku, viņu mākslīgu intelektu, viņam ir viens viedoklis, ja viņš lieto to, viņam cits. Un savu galvu viņš vairs nemāk tā salikt divus faktus kopā un izdarīt savus secinājumus. Un tie secinājumi pārsteidzoši. Es jums saku, ka šobrīd tas ir aizraujoši domāt pašam ar savu tādu galvu, kā un ko. Kaut vai tas, ka Larijs Finks atkal atzina, ka zaļais kurs ir afēra un pilnīgi izgāzies. Kāpēc? Tāpēc, ka viena zinātnieka daļa teica, ka CO2 ir visa fauna izelpo CO2, un tikai pateicoties izelpotam CO2 un izdeģiem, augi, visa flora, viņa ieelpo CO2 un izelpo O2, un mēs esam tā kā plaušas. Un ja mēs CO2 likvidēsim, tad attiecīgi tikpat daudz likvidēsies no dabas. Un ir atzīts tāpat kā vakcīnas, mRNK, kaut kāda spike, šitos te patogēnus, ja pats organisms ražo, tas nav vajadzīgs cilvēkam. No tā ir miokardīts, kaut kādi trombi un tā tālāk. Tāpat arī ir atzīts, ka CO2 ir vajadzīgs, jo viņš būs vairāk, jo vairāk arī būs augi un vairāk būs O2. Un ka tā ir bijis depopulēšanas afēra, kura ir absolūti neloģiska un nevis tikai vienkārši kļūda, bet absolūti kaitīga. Un ir tik daudz šobrīd zinātni izstrādājis. Somi atklājuši, kā var elektrību pārraidīt tāpat kā Wi-Fi, pilnīgi bezvadu. Nu, tas ir kolosāli, kas notiek. Un, piemēram, mākslīgo intelektu nevis tādu, kā viņi grib uztaisīt General Artificial Intelligence, kaut kādu vienu, kurš būs daudz spēcīgāks domāšanā par cilvēkiem, ka viņš pats sevi atražos, programmēs, un tad mums saprasties ar to ģenerālu mākslīgo intelektu būs neiespējami. Tāpat kā, teiksim, parastie cilvēki, viņa suns mājās, viņš varbūt var pārgraust trīkli saimniekam vai roku nolaizīt vai būt labs draugs, bet viņš nevar saprast, ko saimnieks dara internetā vai kā saimnieks tur kaut ko cep un ķīmiķo. Tāpat cilvēks nevarēs saprast to ģenerālo intelektu, un tas ir tā kā ātomierocis, un tāpēc arī viņi tajā web fórumā mēģina izveidot kaut kādu ierobežošanu, jo šobrīd ir sacīkstes. Visas lielās valsts un transnacionālās korporācijas mēģina uzbūvēt tāpat kā 45. gadā ātomieročus PSRS un Einsteins un Oppenheimers un ķīnieši, tāpat arī mākslīgais intelekts General. Parastais intelekts ir labs kalpotājs, bet tas General intelekts, tas ir tā kā cita pavisam līmeņa domāšana, kurai varbūt mēs kā cilvēks būsim lieka. Un viņš mūs ar kaut kādu vienu rāvienu, ar kaut kādu tur gudrāku vīrusu, vienkārši viss cilvēks likvidēs. Jo tam mākslīgam intelektam tagad jau ir roboti rūpnīcas, kas paši atražojās,
konvejeri, un viņam cilvēki ir daudz neizdevīgāki pie superintelekta nekā tie roboti. Un arī paši to triljonāri, kas izveidoja sev tādas atsevišķas salas un viss, un tā kā aizsardzībai, ka viņi vispār nerādās cilvēkos, lai kāds nevar atentātu uztaisīt, bet viņi sāk baidīties no tā intelekta, un tāpēc arī web fórumā notiek sarunas ar Palantiru, teiksim, tas otrs baigais Larry Finka ir arī Palantir saimnieks, kas visām valstīm un arī viss šīs spēcoperācijas, tā kā operācija tajā Venecuēlā, ka pusstundas laikā viss sabombardē, visus valsts armijas pavēlnieks nošauj pusstundas laikā, prezidenti izzog no gultas, viss notiek pusstundas laikā. To nevar izdarīt cilvēks, to var izdarīt tikai Palantir un šīs mākslīgā intelekta, kas koordinē reāla laikā to operāciju paralēli tādas kvalitātes. Un tāpēc Palantir saimnieks, miljardieris, atkal Larijs, tikai Larijs Finks un Larijs Ellisons. Arī viņš ir tagad viens no paneļu diskusiju vadītājiem, ka mākslīgā intelekta novērošanas sistēmas var nodrošināt, ka cilvēki uzvedīsies labi. Larijs Ellisons kapitalizācija viņam tagad ir Palantiram jau pie miljarda, vēl kaut kādi 100 miljoni viņi palaida. Tā kā akciju tirgu, visi, kas ieguldītai firmā sākumā, viņi ir izlaiduši akcijas un pārdevuši. Un triljons, tas ir šobrīd visietekmīgākā kompānija. Un tas Larijs Ellisons visu laiku runāja par to, ka viņi ir tā kā par personīgo cilvēku brīvību, taču valstis lieto tieši šo kompāniju visa tādu globālo procesu prognozēšanai, un tas ir arī tas, kas ietekmē šobrīd web fórumā tās paneļu diskusiju virzienu. Jo pēdējais, pa ko es šodien gribētu vēl par to web fórumu izstāstīt un pats priekš sevis noskaidrot, tas ir par to Digital Currency Central Bank. Tātad pēdējais šodienas jautājums, ko man pašam gribās sev noskaidrot, un ja kāds grib, lai paklausās manu viedokli, un kaut ko atkal es paklausīšos, ko draugi par to saka. Tātad Central Bank Digital Currency, šodien pēdējā tēma. Tas ir tas manā sapratnē, ko paši augstākie tajā piramīdā, nevis tie, kas ir naudas sistēmas īpašnieki, tur Bretton Woods, tur Vilsons prezidents 1913. gadā atdeva kā 5. neatkarīgo varu naudas drukāšanu, pasaules rezervas naudas. Tālāk tur pēc kara 50. gados Bretton Woods līgumā atvienoja no zelta rezervēm, ka var vienkārši drukāt papīrišķi, cik grib. Tālāk visa šī krīze jau pēc 2000. gada, kad sadrukāts nauda ir 6 reizes vairāk un vērtspapīri nekā visi reālie pasaules īpašumi. Tik, cik ir, ja saskait visas mājas, tiltus, firmas, rūpnīcas, pat intelektuālo potenciālu viņi arī ir monetizējuši. Un tagad pēdējais solis ir tokenizācija, pa ko paziņoja Larijs Finks. Ziniet, kas tie pa tokeniem? Ne jau tie tokeni, ko kompjuteri spēlēs, bet kaut kas līdzīgs, ka mums būs vajadzēs katram pilsonim tokenizēt arī tā kā akciju tirgū līdzīgi viss īpašums. Ja man ir dators,
telefons, kaut kāds dzīvoklis vai darbnīca īpašumā, mašīna, vēl kaut kādas akcijas vai bitkoinos. Tas viss ir tā kā jāizliek publiskā, tāpat kā valstī akcija tirgūtā cilvēkam, un attiecīgi tev būs tik un tik tokeni. Bet ar ko tas pluss ir tāds, ka tu varēsi ņemt kredītu vai kaut kādā veidā daļu no sava dzīvokļa ieķīlāt vai viņu pārdot kaut kādam, turpināt dzīvot vai pārdot kaut kādam kaut vai no Arābam, no Āfrikas, kurš šeit varbūt nebrauks, ja negrib, bet tu vari tāpat kā firmas darboties, kā privāta persona. Ar to cilvēks paņem. Un otrkārt viņus paņem ar to, ka Larry Ellisons, Palantir saimnieks, paziņo, un arī Latvijas, es te pats skatos, ko Latvijas it kā banka šobrīd, kādas aktualitātes, ka ir jāiet uz to digitālo valūtu, viņi visi paziņo Eiropā un Latvijā, sakarā ar to, ka ir digitālie krimināli noziegumi, un sakarā ar to mums ir jāpāriet, jo ir zādzības internetā un tā tālāk, un Latvijas ir finanšu izlūkošanas dienests. FIDE, mums ir tāda smuka FIDE, publicē pētījumu par Centrālās bankas digitālo valūtu. Ko šeit raksta? Centrālās bankas digitālā valūta ir tas, ko daudzi uzskata par nākamo naudas inovāciju. Un programmētā valūta jaunākā finanšu dienesta Latvijas FIDam pētījumā, ka Centrālās bankas CBDC ietekmēs uz noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, novēršanu un citiem finanšu integritātes un ekonomikas noturības rezultātiem. Koncentrējies uz digitālo eiro projektu. Redziet, mums ir pat Latvijā atkal kaut kāds jauna, vēl viena bez Vida, bez Knaba, mums ir vēl FID, finanšu izmeklēšanas birojs, ka mums ir nepieciešams strauji ieviest CBDC, jo mums ir galvenais, kas te kaut kādi tie eiro sistēma pāriet uz digitālo eiro projektu nākošo posmu. Tā atkal raksta Eiropas Lagarde centrāla banka. Nolēmusi pāriet uz nākošo posmu. No 26. līdz 20 gadam 9. ir pēdējais posms CBDC ieviešanā. Ko te vēl raksta, paskatīsimies. Progress digitālā eiro izstrādē. European Central Bank Eurosystem. Ko viņi raksta? Digitālais eiro projekts virzās uz priekšu, pateicoties augsta līmeņa politiskajam atbalstam un kopīgai apņēmībai visās dalībvalstīs. Turpinot procesu, kas iesākās, mēs regulāri izstrādāt digitālā eiro noteikumi, platformai izvēles sniedzēji un inovāciju potenciāls. Jā, ka visas tās starpnieku bankas, tāpēc arī ir pamatīgs uzbrauciens Šveices bankām. Par to atkal neziņoja īpaši, bet ASV izdarīs spiedienu uz Šveices bankām, ka visi Šveices banku konti vairs nav anonīmi. Visi tie latviešu politiķi, kas domāja Šveices bankā, viņam ir tā kā bankā naudiņa. Un pie Komo ezeru villa, kā Ušakovam un visiem tiem, kas kaut ko te savārīja ziepes, kam kaut kādas krimināllietas prom uz Eiropu, un tur pie Komo ezeru visiem, kas te kā nodevēji ieķīlāja Latviju, aizņēmās kredītus, kaut ko savārīja Latvijas kopīpašumu ziepes, tiem ir villas tur un Šveices bankā naudiņa. Bet tagad Šveices bankas naudiņas visas ir atvērti, visi tie kontu vai arī tie offshore. Nu, un tad priekš kam tie cilvēki zaga, otkatus taisīja un kaut ko. Un tas pats ir arī Krievijā un ASV, un tur dzīvo blakus tie Latvijas visādi, kas katrs izkalpojās kādā komitejā vai komisijā, kaut ko tur atdeva Nordpoolam, Latvenergo vai Oiki vai visādi
mēsli, visiem tur kaut kas ir, kas tur atkal Pauļu tam villa un tie konkrētie cilvēki, tas katram uz viņa sirdsapziņas. Vienalga, labi, ka mums ir kaut kādi vēl tie latvieši, tādi vai šādi, visi nodrīgi. Bet turpat blakus pie Komo ezera ir arī šitam te, kā sauc to krievu propagandistu galveno, kas tas bija, tas kaut kāds Solovjovs un visi viņi tur kopā salasās, tie, kas 5 gadus tam globālistu apvērsumam izkalpojās. Tiem visiem ruguns pie pakaļas, jo arī pret Sorosu iet, pret Latvijas 3 zvaigžņu ordeni kavalieri, Latvijas galvenais padomdevējs un vadītājs Džordžs Soros ar dēlu. Latvijas 3 zvaigžņu ordenis un visās partijās valdošai koalīcijai ir Soros fonda stipendiāti un fanāti. Amerikā iet kā pret teroristu republikāņu armiju ierosinājis, jo viņš apmaksā migrantu armiju, ko ieved melno. Tā ir pēc tam Antifa, Black Lives Matter, tā ir tie, kas sāk rīkot uzreiz oranžās revolūcijas, dedzināt un pilsoņu karu. Bet Amerikā izdevās ievest Nacionālo gvardi visās tajās pavalstīs, kurās šie demokrāti, sorosisti bija pie varas un neļauj viņiem šobrīd rīkot nekādas tur. Tāpēc Latvijā šie globālisti tik ātri grib ievest iekšā tos melnos maksimāli daudz, jo tas ir viņu vienīgie vēlētāji, ka Amerikā ir tāds, bija tas liberālistu un Baidena laikā, ka viņu taktika, ka katrs, kurš uz vietas dzīvo vai iebraucis, viņam ir tiesības vēlēt. Un tiem pār 10 000, kas jau Latvijā ir iebraukuši, melnie imigranti, viņiem arī noteikti, ja ne šajās nākšās vēlēšanās, tā Latvijas vienotības progresīvā koalīcija dotu vēlētāju tiesības. Jo tie visi kā viens nobalsotu par šo globālismu tādu veidu. Bet labi, pēdējais es tagad mēģināšu atcerēties, kā tur bija tai Larija Finka runā un kas man likās atkal bīstam, jo es neesmu tā kā nepiekrītu visam, ko dara šie republikāņi un par tādu dzelžainu pārdali. Jo faktiski tas Rubio un Lavrova līgums šobrīd ir tāds pats pakts kā Ribbentropam un Molotovu 38. gadā. Notiek faktiski starp ātomu lielvalstīm pasaules pārdale, kura valsts pierakstīs, kur pierakstīs Latviju pie Krievijas zonas vai mēs tomēr izveidosim kaut kādu Austrumu Eiropas bloku ar Ungāriju, Čehiju, Slovākiju, Poliju, Somiju ar kaut kādām valstīm, vai mūs pierakstīs Krievijai, vai paliksim ar to Rietumu Eiropas transhumanistiem, kas ir tā kā Amerikas šobrīd galvenais ienaidnieks, un iesim uz gruntu ar viņiem, kā kuģīts buļ. Tas ir jautājums, kurš man jau tika izskatīts pirmā daļā, bet tagad es būšu nevis kā advokāts priekš republikāņiem un Trumpa un Larija Finka, bet es būšu kā prokurors. Es tagad paskatīšos no pretējā viedokļa, kas mums draud kā pilsoniskai sabiedrībai no šiem jauniem, kas pa īstam draud, jo Krievija mums nedraud, kaut kāda, es nezinu, Amerika mums nedraud, viņi draud visi noņemt mums finansējumu, noņemt mums NATO, pašiem vajadzēs izdomāt, kā savu valsti apsargāt, kā savu valsti apsaimniekot, noņemt mums šos naudas piešprices, pašiem nāksies to attīrīšanās procesu izdarīt, un ja rudens vēlēšanās līdz tām vēlēšanām progresīvie šitie atkal paspējas pārmest kažoku, tad tas būs latviešu tautai kauns. Ja mēs neizveidosim kaut kādu pilsoņu kongresu un kaut kādu neatkarīgu referendumu, tas būs kauns. Bet, ja es runāju par to, kas man kā individam, man kā Dagam Vidulējam individam, kāpēc es arī tādas, man klubu, Eiro klubu Happy Art Museum galerija Rīga bija 12 gadus vaļā durvis, un šādas sarunas tika risināts
tur nāca krievi, brauc no Krievijas, nāca latvieši, galējie nacionālisti, nāca visas opozīcijas, jaunās partijas, nāca konservatīvie. Un visi savā starpā bija viena vieta, kur mēs visi ar Igoru Vatoļinu, ar visiem tiem Dožģu un Medūza un tur Trojicki un visādi Jāšini no tās Memoriāla un Prohorova un visādi arī tādi, tur no Jānis Mārtiņš Skuja, tur no visādiem veda tur Ķīnas, Dalai Lamas draugus un tos opozīcijas un pozīcijas un Ukrainas vēstnieks un Krimas tatāru. Un jau 14. gadā mēs par to runājām, ka tur ir viss izmainījusies pasaules uzbūve pēc kara. Tas miers tāds ir pamieris starp valstīm ir beidzies. Šo klubu aizvēra, un kā viņi aizvēra, es sāku veidot tiešraides viens pats vai savu blogu, Vidulejs blogspot, rakstīt to, ja nevar vairs to publiski, jo man uzlika knabu tiesu, ka es esmu kā pelēkais kardināls sponsorējis visas tās partijas, kas pie mums diskutēja savā starpā. Tur Latvijas Krievu pārstāvs Sokolovs ar Tautas frontes veterānu Šnepstu un Danos un visi tādi KPV partija pie mums radās un kaut kādi eiroskeptiķi, bet arī tā attīstībai par mūsu klubā, ko Viduleja ģimene personīgi uzturēja, pa brīvu laidām cilvēkus. Tur Bērziņš, ka viņam dēla Atolu, ka viņš iemet saimā logā akmeņu dziedātājs, arestējamies, taisījām roks par brīvību un katru dienu bija durvis vaļā līdz vakaram un varēja šādas diskusijas veikt. Bet tam man uzlika tiesu, ka es esmu korumpējis valdību, kā pelēkais karants. Tai tiesā nebija vairs neviena, kas atnāk advokāti. Es pats aizgāju un saku, bet viņi tajā laikā vēl nebija attīstībai par, nebija un nebija KPV un nebija Bordāni. Un tā man atlaida vaļā, bet to klubu aizklapēja un tāpēc es raidu šādas tiesraides, ka man no bērnības ir licies svarīgi domāt sistēmiski un kaut kā nestandarta risināt jautājums diskusijā, un arī tas nepalīdz. Lai atrisinātu šodienas 2026. gadu latviešu nācijas un Latvijas kā valsts ar visiem pārējām nācijām, kas te dzīvo, izdzīvošanu vajag ģeniāls risinājums. Varbūt jebkuram no mums ienāk kāda laba ideja prātā, un mana tā, kā prāta vētras tādā apziņas plūsmā, es pēc tam dažreiz pašam negribās klausīties, bet daži pievērš uzmanību dažām tādām, reālām, labām domām, kas ienāk prātā, jo caur mani es nelietoju Latvijas televīzijas, neesmu pacients, nelietoju kaut kādus mākslīgos intelektus, caur mani runā kaut kādi vecāki vai tās apgaismības cilvēku bībeles, kaut kādas normas manī ir ierakstītas stingri, un es pēc viņām vērtēju, kas notiek, un runāju tā kā pa ķešu, varbūt tur kaut kas ir vērtīgs. Tagad pēdējais, ko es šodien gribu sev noformulēt kā savā dienas grāmatā, arī mūzikas, tas ierakst sērija iet uz beigām. Kas ir īstais, kas man uztrauc? Tas, ko es runāju, bija vairāk tā kā šovs, ka es tā kā cita apskatnieka kaut ko vienkārši pareflektēju, kas man uz sirds, kāpēc man ir bēdīgi, tāpēc, ka man reāli kaut kādas tiesas pa dzīvokļu atņemšanu, kaut kādi nobloķēti sockonti un kaut kādi vēl joprojām rečekisti man uzskata pa galveno ienaidnieku Latvijā vai vēl tos dažus blogeris. Bet tas man neuztrauc, jo es jau esmu sagatavojis atkāpšanās ceļu, tur dēls beidz Minhenē mākslīgu intelektu programmēšanu. Viņš tagad ir brīvs un varētu Latvijas kaut kādu groku vai ChatGPT uzprogrammēt Latvijas ideoloģiju, ka Latvijas konstitūcija būtu pamatā, un tas mākslīgais intelekts domāt, kā latviešiem izdzīvot. Vai es pa latviešiem uzskatu viss, kas te dzīvo skaistās krievietes un talantīgos ebrejus, biznesmeņus, kā mēs atkal varam uzbūvēt neatkarīgu Latviju un arī iesaistīties tai pasaules nāciju konkurences cīņā plecu, nevis rādīt plecu, vai štakli, ka mēs esam izkastrējušies, bet ka mēs arī, yes! Tā kā Šlesers grib, vai
Brēmans kaut ko davai, es esmu gatavs, ka atentāts, bet es tomēr kā vīrs padzīvošu dažus gadus, un mēs latvieši arī tā kā 1917. gadā aiziem līdz Maskavai vai līdz Berlīnei un visiem parādam forši kaut kādu bāzes kuģi nopirkt ar droniem, ar raķetēm, ielikt kaut kur pie Sāremes salas, paņemt uz tēmekli Stokholmu, Finlandiju, Pēterburgu, tur kaut ko Berlīni, visu šito te, un pateikt tā kā latvieši, mēs tā kā Izraela vēl daudz mazāk pa mums, mēs arī Latvijas valsts diktējam kaut kādas noteikumus, viss, liekiet mūs mierā, parāds neskaitās, mēs arī esam spēks, mēs esam cilvēki, mēs šeit gribam zvejot, mēs noņemam visus tos ierobežojumus, atveram atkal robežas, izmetam ārā kaut kādus imigrants, kas negrib ne mācīties mūsu kultūru, ne šeit kaut ko strādāt, pārtraucam bērnus, kastrēt, pasakam, ka ir 2 dzimumi, un visu to pašu, ko dara Amerika, izdaram šeit, attīramies, atlaižam visu to pilnā sastāvā ierēģņus un pieņemam jaunus pēc jauniem kritērijiem jauniešus, un man dēls, piemēram, varētu uzprogrammēt. Vēlēšanas sistēma ir pa 12 miljonu kaut kāda akal šoferu dēli vai kaut kādi radi kādam uzprogrammēšanu, tā ar viņu nestrādāja. Nauda vējā, tagad atkal kaut kādi, cik tur Brēmans teica savās tiešraidēs, kaut kādi miljoni, kaut ko tur atkal mājaslapu uzlabot, pa miljoniem. Tur pat ar 1000 pietiek, tikai jābūt ir tiem, kas māk nevis programmēt. Programmēšanu tagad var izdarīt mākslīgais intelekts. Programmisti, tāpat kā grāmatveži, vidu darbinieki, visi tiks nomainīti un centra banka pirmos visu šo ierēģņu struktūru digitalizēti jau ir. Viņi cer, ka ieviesīs ātrāk un viņi turpinās 285 000 ar noklausīšanās ierīcēm sekot, vai tur kāda tantiņa nav kaut kāda zemenes pārdevusi, vai tā kā man mātei uzlikt tiesu, ka viņa teica, ka viņa ģimenes ārstam ir kaut ko iedevusi tur Ziemassvētkos dāvanu. Uzreiz viņi noklausīšies sarunu, saka, jūs atzīstiet, jūs ģimenes ārstiem deva dāvanu? Nu tad tiesa, tas ir ierēdnis, jūs esat galvenā kukuļotāja. Un cilvēkam 80 gados tur no bailēm salūst, viss gūži, aiziet bojā. Un viņi saka, nē, mēs tagad cīnīsimies, ka jūs kukuļdevēji. Tas ir, tie cilvēki ir apkaunojušies, tāpat kā Nirnbergas prāva ir vajadzīga pret šo sistēmu, kas 5 gadi pierādīja, ka viņi nespēja domāt, ka viņi ir no kaut kādiem maniakiem Sorosiem vadīti, un tie, kas palika pie pirmspandēmijas domāšanas un kas domā vēl joprojām loģiski, tiem ir jādod šobrīd vara, nevis tā kā Trumpa un republikāņu un pasaules tāda atjaunotni veiks šie paši cilvēki, kas ir bijuši kā Covid fašisti. Un tas ir nonsens citur, bet ne Latvijā. Tātad visu laiku man vēl ienāk prātā kaut kādas atkal pakritizēt tos, kas mani te dresē cilvēkus, bet patiesībā es gribu pēdējo saņemt kaut kā vēl spēkos, intelektuālos spēkus, un lai būtu tāda paritāte, ka arī par Trumpa plusiem, mīnusiem ir skaidrs, un par to atomu lielvalsts diktatūru pret mazām valstīm, kur ir ļoti daudz plusu, bet arī mīnus, par to es jau savas domas izteicu. Bet par to digitālo currency, Central Bank Digital Currency, ko Larijs Finks, kurš šobrīd ir galvenais pasaules nama tēvs un pieņem visu valstu prezidentus, Makronus un vecais zēns Donalds, visi klanās, un Larijs Finks tā augstsirdīgi paspiež roku, uzsit plecu, saka, Donald, es tev iedodu vārdu, viņš kaut ko pasaka cilvēkiem. Larijs Finks īstenībā visiem šiem valstu prezidentiem un transnacionālo korporāciju Davosā vēl dažas dienas nodot ziņu, kā jāievieš Central Bank Digital Currency. Un
es jau šeit paskatījos, ko Latvijas, ko Eiropas bankas, centra bankas vadītāja Lagarde to visu cenšas ātri ieviest, un tautai saka, ka tas palīdzēs cīnīties ar pelēkā naudas atmazgāšanu, ar internetu krāpniekiem, ka jāpāriet ir uz to. Bet kas tas pēc būtības ir? To jau jūs visi un arī es esam lasījuši, dažādu blogeru, šīs un arī Stepaņenko sarīkoja partijā suverenitāti ļoti izsmeļoši par CBDC konferenci, kur bija lietpratēji, kas visas bīstamās vietas izanalizēja. Taču es tomēr pa jaunu vēlreiz pieskaršos vēl kādas 10 minūtes tieši šīm lietām, kas šobrīd web formā tiek pārunātas sakarā ar digitālās bankas ieviešanu. Tātad, faktiski nauda pārvēršās, nauda, bet šito es gribu priekš sevis noformulēt, tas man ir pašam jāsaprot, ka kas šobrīd bija nauda. Tas ir tā kā produktu un pakalpojumu apmaiņas ekvivalents. Kā mēs arī bijām izveidojuši Happy Art Museum, tādu tur laika banka, un vēl tur viens draugs artists Zariņš kaut kādas tur taisīja, un šitais te vēl viens partijas līderis Dainis, aizmirst, kurš Dainis, ne jau Ivāns, bet Vītols, arī, kas bija tās iepriekšējās vēlēšanās Tautvaldību partijas, viņš pie mums arī galerijā veidoja kaut kādu paju sistēmu, barteru, ka visi var apmainīties produktiem, pa taisnot caur to saitu, teiksim, bez šitās te Latvijas sistēmas, kas uzreiz, ka pa taisno es, piemēram, gleznu mainu pret kartupeļiem. Es tagad arī labprāt samainīt, ja cilvēki Latvijā nevar nopirkt, kāds varbūt grib kādu zīmēm samainīt pret kartupeļu maisu. Un tur bija ļoti grūti, jo pa taisno atrast bija grūti, tāpēc tika izveidots tā kā ekvivalents laika ziņā, ka es, teiksim, ieguldu, iedod savas telpas vai savas gleznas nomā, un man par to 1 stunda kaut kāds time bank tokens. Un pretī es varu pa stundu dabūt, arī mēs tā lietojām. Nāca apkopējs, kas tīrīja grīdu, vai stundu es varu dabūt frizieru pakalpojumus, vai zobārstu vai vēl kaut ko. Un tāpēc nauda šobrīd, tie eiro, dolāri, tas bija tā kā produktu pakalpojumu apmaiņas ekvivalents. Arī tā kā, pa to, ko es dabūnu, es samainu pret naudu, un naudu pret to, ko man vajag. Bet tagad, ja mums būs šis digital currency, tad it kā nekas nemainās. Tagad jau mēs esam digitālā valūtā, faktiski. Es arī, man bērni ieskanēja to programmu telefonā, es pat karti nelietoju, vai autovadītāju tiesības, man visi telefonā. Es pielieku telefonu samaksāju, un man ir kaut kas tas, ar ko atšķirsies CBDC no šobrīd digitālās maksāšanas sistēmas kartes. Es kā to izprotu, ka tas ir sociālās inženierijas mehānisms, tas ir instruments, kur parādīsies tā sociālā inženierija, un kas ir sociālā inženierija, kā man socioloģijā mācīja, ka gan visas tautas ir sociālais organisms, gan arī katrs cilvēks kā indivīds ir arī tā kā digitālais ID, ko tagad ievieš kopā ar to CBDC, ir Eiro ID, 4 akal burti, EUID un CBDC. Tas ir tas, ko viņi tur paziņo. Eiropas digitālais ID. Ko tas nozīmē, tas digitālais ID? Tas nozīmē, ka vienā dokumentā viņiem QR kodi, viņi darīja to pašu ar QR kodiem. Galamērķis bija totāla kontrola par katru individu. Pie kam bez starpniekiem, bet es personīgi, vai tu, draugs, kas, ja kāds vēl skatās, ja neskatās, nevajag arī. Starp mani un Rothschildiem, kas ir akcionāri, triljonāri, kam pieder tā naudas sistēma. Pa vidu ir tikai mākslīgais intelekts. Viena klikšķa attālumā ir viss mana digitāla, man kā cilvēka identitāte. Kas iekš viņas ietilpst? Tur ietilpst, tiesības uz autovadīšanu, ietilpst
dokumenti par dzīvokļu īpašumu, ietilpst digitālā kaut kāda vēl tur, medicīnas karte, visu slimību vēsturi, ietilpst vakcinācijas karte, vai tu esi regulārās dabūjis būsterus, ietilpst mans politiskie uzskati, kurai partijai es simpatizēju, ietilpst mani sockonti, novērtēti, vai es atbalstu viņu to virsvaru, vai es esmu tā kā opozīcijā, kā viss, faktiski arī veikalā naudas, viss ir vienā tādā klikšķī, un viss starpniekbankas, komercbankas, arī zemes grāmata, kā Latvijā tagad, piemēram, īpašums ir nostiprināts tev un man zemes grāmatā. Tad, tikko šī sociālā inženierija, viņu tas Eiro ID un CBDC ieviests, viss šīs starpnieku struktūras tiek likvidētas. Mans dzīvokļu īpašums ir centra bankā, nevis Latvijas kaut kādā pie Repšas vai kas tur tagad ir Kazāks bankā, bet centra bankā, kas ir Davosā vai arī tur, kur ir viss tā starptautisko norēķinu banka, šīs divas struktūras paliek vienīgās. Tāpēc arī Grefs un visas tie biznesa komercbankas arī apčuknījās. Johaidī, viņi kā starpnieki tiek likvidēti. Mākslīgais intelekts pa taisno katra cilvēka persona 8 miljardi konts ir tur centra bankā vienotā reģistrā. Un viņiem ir tagad, viņš paziņoja, Larry Finks, kill switch poga. Kill switch. Kill switch. Tas ir tā, ka ne jau tādā ziņā kill switch, ka pie būsteriem katram tiek implantēts, teiksim, kaut kāds tā kā agrāk bija spiegiem ciankālī kapsula. Un ja tas cilvēks galīgi izgāzies, tad viņam ir kill switch, un pie nākošā būstera viņš, tā teikt, tiek izdzēsts. Arī tas ir plānos, bet tas ir tikai joki. Oficiāli, ko viņi paziņoja, ka kill switch poga ir tāda, ka cilvēks, kurš kaut ko tur pārkāps pie sarkanās gaismas pārgājis vai kaut ko izteicies pret Kariņu vai pret tagad kaut ko pret citiem, tur Lagardi vai pret Larry Finku, viņu uzreiz, viņam atslēdz to digitālo pasi nedrīgi. Tā kā ID kartei vai bankas kontam tu ieeji, nopīkšķini, grib samaksāt, tev pasaka, pips, tas pārdevējs saka, atvainojiet, liekiet visus produktus apakaļ. Tā kill switch poga, bez tiesas, bet tu aizbrauc kaut kur ceļojumā, un tev viņi ar 1 sekundes simdaļu izslēdz kill switch pogu, un tavs īpašums jau agrāk bija vēl tiesa izpildītāji, tu vēl neesi atbraucis apakaļ, bet jau cirvis iecirs tavā īpašumā, viņi jau fiksi izsolē ir pārdevuši, un tu atbrauc mājās no kaut kurienes no Taizemes pēc nedēļas vai 3 dienām, un te jau ir ielaists citi dzīvoklī, tavs mantas jau ir visas izlikts uz ielu un aizveduši uz miskastēm, un viss kārtībā, un tu atbrauc apakaļ, tev mašīnā, tu nevar nopīkstināt durvis, jau jaunās mašīnās iekodēts, ka tāpat kill switch pogi tev pārkodē mašīnu, un tu nevar iedarbināt. Tev mājā atkal viss ir uz kodiem, tu nevar tikt iekšā tai mājā dzīvoklī, samaksāt nekur tu veikalā nevar, medicīnas pakalpojumu, tev ģimenes ārsts saka, es jūs nepazīstu, es esmu Dagis, atceries, klausies, tu paskaties uz visu, viņš saka, nē, es nezinu, es skatos tavā digital euro ID, man neuzrādās, es tev nepazīstu. Sieva jau izšķīrusies, te jau jauns vīrs, jau tā kā Gobzemam, jau cits jau, un viss, tevis nav, tā kā Staļina laikā tu esi izdzēsts, visi vēl bērni izgriež fotogrāfiju no ģimenes ārā tā albuma. Tas, ka tev identitāte arī, tu nevar tur benzīnu vai viesnīcā, tu domā, mājās netiek, mašīna nav, labi, es nopirkšu biļeti, braukšu kaut kur uz ārzemēm. Tu biļeti arī nevar nekur vairs nopirkt, jo visi ir caur šo digital ID, tavu Euro ID. Un
Tu domā, nu labi, iešu viesnīcā, man vēl ir pulkstenis, samainīšu pret pulksteni viesnīcas numuru. Tev arī viesnīcā, tevis neeksistē, tu neesi, tev nav nekāds dokuments, tu neesi. Tā kā QR kodi neizgāja cauri, tagad ir Kill Switch poga Digital Euro ID, kurā vienā dokumentā ir viss. Tur ir tie politiskie uzskati, tavu ceļojumu vēsturi, vakcinācijas karti, slimību vēsturi, tur vadītāja tiesības, pase, viss iekšā. Un tu pat internetā nevar ieiet, tad tu uz ielas sēdi un domā, nu kaut kur ieies internetā, arī bez Digital Euro ID tu nevar ieiet. Nu, bet tas ir vēl slikti ar to Kill Switch pogu un ar to, ka tā sociālā inženierija, tā tad notiek tā, ka cilvēks faktiski viņš bez totālas paklausības, viņš kļūst, viņam nav fiziski izdzīvošanas iespēja. Tāpēc es arī, man draugi ir tie zemesargi un arī ģimenē viens tagad te radinieks dabūja ordeni un balvu kā visgudrākais taktisks zemesargs. Un tāpēc mēs cilvēki mācamies, kā izdzīvot. Tā kā meža brāļi aizgāja mežā un Latvijas vēl purves šogad arī izpētīja, kur ir foršas vietas aizbrauc. Tur ir tā, ka tu aizēj purvā un ir kur peltsildīties un ogas salasīt un kaut kā. Ja jau stirnas, buki un visādi šitie lāči dzīvo, mēs arī esam tādi. Es arī pieredzu tagad bez ēšanas. Man visi konti nobloķēti, es varu mierīgi kaut kādas tur nedēļas vai kā, man kaut kā, es nezinu, tā organisms pārveidojies pa 5 gadi. Bet tā apzināties vajag, ka tā Kill Switch poga, ka vairs nav tādu ļoti ātri tā digitalizācija, kā notiks e-pārvalde. Tā vairs nav netiesu tā sistēma. Ka tā Kill Switch pogi centrbankā vairs nav tā, ka viņi var ar vienu brīdi, teiksim, ir ieraksts tagad zemes grāmatā. Tev pieder tur Viloram kaut kādas tur vairākas mājas, dzīvokļi, kas. Tagad tas ieraksts ir centrbankā un tur tikai 6 burtiņas. Viņš pasaka, šitam ir dzēsts zemes grāmatas ieraksts un kaut kādam imigrantam Abu Merī tam ir pierakstīts, jeb kaut kādam deputātam vai vienalga. Un vairs nav tādas nekāda advokāti, tur prokurori un viens tur saka, tomēr nedrīkst viņam viņa pēdējais dzīves vieta vai kas. Nē, starp tevi un Rothschildiem no Federālo rezerves, no tā BlackRock centrbankas, līdz tevīm vairs nav neviena starpnieka, ne Komercbankas, ne kaut kādas valsts iestādes, nekā. Tu pat aizno var paspiest roku. Un ja tu kaut kā esi vajadzīgs Rothschild dzimtai, un viņi saka, tas Dagis, viņš, tā kā man Ulfsons teica, viņš man 2 reizes mācījos pie Ulfsona, kas bija tāds ievērojams politiķis, kurš personīgi zināja tur Bžežinski un Gorbačovu un Kissingeru un Klintons pieda roku un kājas pēra durvis, jo viņš teica, ka viņš arī visos dienestos ir Mossad un CIP un KGB un visur viņš arī ar visiem sarunāja, ka Latvijai neatkarība. Es domāju, ka viņš un Meirovics un Pasaules brīvo latviešu apvienību, Trojārs Kalniņš, kur sieva brauc arī un šitai istabā apmācīja vēl padomu laikā, Gorbačova laikā, veda grāmatas, visādas lietas tev un visādi te nāca klotiņi un dažādi cilvēki apmācīties kaut ko, un tepat arī es vienu dienu šitā sēžu, kaut ko tā kā tagad runāju, es pārrakstītās emigrantu grāmatas, bija aizlīmējis logas un vēl papīru te darbnīcā. Un pēkšņi, kamera pagriez tur, toreiz nebija kamera, bet kaut kas tur fotoaparāts viss, un man viens te uz pleca elpo tā, un saka, Dagi, to tiem emigrantiem, nāc mums līdzi. Viņi ir atmūķējuši, mums ir lejā sētā ārduris, tad mums ir kāpņu telpā duris, un man dzīvoklī visi 3 duris atmūķētie KGB veči, un tāda melā ienāk, un viņš tāds stāv un saka, Dagi, nu, nāc tagad līdzi. Un man bija tāds šoks, ka es pēc tam, kaut kā no turienes noturēju, man kādu laiku es izkļuvu ārā,
Un pēc tam bēguļoju. Es te piesēju pie pianīno tādu baigo striķi, un es lejā dzirdu, ka kāds kaut kas ir, tad es te uzreiz pa logu ārā uz auto stāvietu un prom, un pēc tam kaut kur aizbēgu, bēguļoju pa Krieviju, un tieši tajā laikā nomainījās varu un atkal varēja atbraukt apakaļ. Citādāk es biju nogājis pagrīdē, un kaut kādi kursa biedri man akadēmijā stučīja, un visu viņi zināja, ko es tur esmu teicis pa to vai to, un ko tā Rasma Rozīte, Sojāra Kalniņa sieva un visu. Nu, tagad Kariņa laikā bija tas pats, ka lejā stāv ar uzpurņiem, un es kaut kādu tur sievieti izglābu, aizvedu uz traumpunktu, un man pēc tam atrod un sodus, uzrakst protokolu, ka es pārkāpu 2 metru distanci, un 5 stundas guļu uz grīdas, sniegā piesalus, neviens neiet klāt. Sētnieki apsargi, viss saka, nedrīkst, rekuja kamera, 2000 sods būs, es viņu ar mašīnu atbrauc, iecēlu, aizvedu un pārkāpu visus tos normas. Nebija sliktāk pa tiem Hitlera laikiem un Staļina laikiem, šitie Kariņa laiki. Tā kā es tagad izstāstīju par to Killswitch pogu un to, kas draugi paskatījās, kā bija pasakās. Kurš klausījās, tas, kurš bija kāzās, tas iedzēra alu, tecēja, ēda, dzēra, uzdzīvoja, kurš neklausījās, tam pagāja secen šī runa. Visus mīlu. Diemžēl neiznāka daudziem satikties, ne laika, bet katrs, kurš man kaut kā dzīvēs saticis, visiem es ļoti pateicīgs kā ģimenei. Ja kāds atkal kaut ko man atrakstīs, nopirks kādu zīmējumu, te es varēšu tā turpināt runāties ar cilvēkiem. Nāciet uz Art Rīga no 9. līdz 15. februārim Dzelzceļa muzejā vai MC kvadratā, skaistā iepirkuma izklaides centrā, manas gleznas, nopērciet kādu gleznu, te es varēšu atkal atvērt KP Art klubu.